Kādu materiālu tu ieteiktu izvēlēties, lai mazāk paliktu pirkstu nospiedumi uz virtuves mēbelēm? Jā, tagad jau daudzi zina, ka ir pieejami dažādi supermatētie materiāli, kur ir pārklājums pret pirkstu nospiedumiem. Šeit es tev varu parādīt, šeit es paņēmu Egera Perfect Sense, un tu redzi, ka šeit es pieskaros ar pirkstu, un faktiski es vismaz neredzu pirkstu nospiedumus. Un šeit pretīm ir parastais lamināts, kur viņš jau tagad tāds diezgan pieķēpāts, bet te reku katrs pirkstu nospiedums ir redzams. Bet jāsaka, ka tas vairāk ir aktuāli tumšajiem materiāliem, jo uz melna, uz tumša zila, uz tumša pelēka tu nenormāli redzi pirkstu nospiedumus. Bet, ja tev ir kāds gaišs dekors vai koka dekors, tad tas vairs nav tik aktuāli. Un viena svarīga lieta par supermatētiem materiāliem, tos jāizvēlās diezgan rūpīgi, jo īstenībā, pirkstu nospiedumi paliek mazāk, bet kaut kādi lielāki netīrumi bieži viņus notīrīt no supermatēta materiāla ir grūtāk nekā no parastā lamināta. Tāpēc mēs vienmēr klientam jautājam, kāds ir tieši tas pamatojums, kāpēc viņš grib to pirkstu nospiedumu pārklājumu. Un viņš ir gatavs tam, ka pirkstu nospiedumi nepaliek, bet tomēr tīrīt kopumā iespējams būs grūtāk. Ir materiāli, kas nodrošina tiešām tādu vieglāku tīrīšanu, un ir materiāli, kas arī ir supermatēti, bet tos kopt ir ārkārtīgi grūti. Tā kā tur jāizvēlās rūpīgi. Ja tev interesē konsultācija par virtuves projektēšanu un materiāliem, droši raksti mums uz info@olujmebles.lv vai zvani uz mūsu salonu.